Latviešu tautas pasaka Sisenis un skudra. Reiz kaimiņos dzīvoja Sisenis un skudra. Skudra bija čakla un strādīga, bet Sisenis gan ar šo tikumu nevarēja lepoties. Kad pienāca vasara, skudra taisīja sev māju un gādāja ziemē pārtiku. Līdz rudenim sakrāja pilnus visus kambarus. Sisenis tikmēr lēkāja, dziedāja un priecājās par ziemu, nemaz nedomādams. Vasara drīz pagāja, sākās lietains un augsts laiks. Skudra dzīvoja savā mājā, pēdusi un siltumā, bet Sisenis izsalcis drebinājās ārā salā, jo tam nebija nedz mājas, kur sasildīties, nedz kumos, ar ko izsalkumu remdēt. Badā, novārdzis, viņš pēdīgi gāja pie skudras un pazemīgi lūdza: "Mīļā skudriņ, izpalīdzi man, iedod man kaut kripatiņu, citādi es aiz badu nomiršu." "Bet ko tu pa vasaru darīji, ka nesagādāji sev pārtiku?" skudra šim vaicāja. "Ko nu tur lielu darīju? Dziedāju un lēkāju un par ziemu nemaz nedomāju," Sisenis atbildēja. "Kāds tu esi sliņķis, visu vasaru nodzīvojis bez darba un neesi domājis par to, kā būs augstajās ziemas laikā? Skudriņ, palīdzi man, apsolu, ka nākamajā vasarā celšu sev māju un pats sev sagādāšu pārtiku ziemai." Skudriņa uzklausīja Siseņa solījumus, iedeva tam pajumti un paēdināja.